Pozitīvus festivālam pievienojas Latelekom un grib zināt, kādus mūziķus tauta vēlas dzirdēt nākamajā vasarā. Cik ilgi jārunā? Pēc signāliņa vispār jārunā. Cik ilgi? Es nezinu, kā tev sanāk. Uz minūti. Tu runāsiet kāds man, ja? Pēc situācijas, jā. Čau, veiksim. Tā. Mails. Halo, Pozitīvus centrāli klausās. Klausamies. Ar ko man tas gods ir runāt? Ar Jāni. Čau, Jāni. Čau. Nu, Jāni, cik pozitīvs festivālos tu esi bijis līdz šim? Es esmu bijis šogad pirmajā. Pirmajā? Nu, labi, izstāsti, tagad tu aizbrauc. Kas tev bija pats pirmais iespējas, kāds tev radās par Pozitīvus festivālu? Kas bija pirmā lieta, ko tu ieraudzīji Salacgrīvā? Pirmā lieta, ko ieraudzīju, bija tas, ka Rīgā bija pilnīgi krimināls lietas, bet tur atmosfēra bija ļoti laba salīdzinājumā. Bija pārsteigts par to šokējošu. Es izskatot, ka Rīgā tur bija pirmkārt laiks paveicās, tur bija vispār labs. Pareizi, tā bija. Feeling bija dikti labāk nekā domāju. Viņš bija bail sākumā braukt. Laukiem puisis vairāk. Vai tev likās, ka kāds tev tur kaut ko pāri izdarīs? Nē, nu ne tā, bet zin kā, pozitīvs. Visi jau brauc 100 gadus, es nekad nebiju bijis vēl. Pie biļetēm, un tad, jā, iespējas bija ļoti labs kopumā. Nu tad, ja pieņemsim, ja tev tagad būtu iespēja parunāt ar ikvienu, kurš arī līdzīgi, kā tu baidās braukt uz Pozitīvus festivālu, tu taču viņiem ieteiktu, vai ne, tomēr riskēt un mēģināt aizdoties, pat ja nekad tur nav būts? Noteikti, es jau to varēs darīt līdz šim. Es visu agitēju, pēc lokā ir daudz tādu draugu, kuri līdz šim vēl nebija to darījuši, piedalījušies šajā pasākumā. Steņoitīgie tā kā es, un līdz šim pēc šī pasākuma jau čutni jāsāk pirkt biļetes jau šodien. Skaidra lieta. Varbūt tu novinnēsi savu biļeti, to mēs redzēsim. Kuru grupu tu gribi vai izpildītāju redzēt Pozitīvusā un kāpēc? Es gribu redzēt, varbūt bišķiņ populārākus latviešus. Man jau atkal gribētos to pašu standartu noieto etapu Pratvētra. Diemžēl gribētos, jā. Man viņi patīk tik un tā, vai ko tu saka. Un, tā kā varbūt šogad man bišķiņ pietrūkt tādam kā mazāk šādam pazinējumu. Man ļoti patīk tās top grupas. Man mazāk patīk alternatīva, kas vispār ir balstīts vairāk sākotnēji balstījās Pozitīvus. Man vairāk tieši patīk populārs. Bet ir jau arī foršas populāras alternatīvās muzikas grupas, piemēram, Kings of Leon, vai ne? Tas vispār ideāli. Varbūt tad... Tās būtu viens no sapņiem, varētu tā teikt. Ko tu man tev rakstīt tavā... Kings of Leon, jā. Rakstam Pratvētra vai Kings of Leon? Jā, noteikti. Kings of Leon. Nu, labs ir. Es ceru, ka vai nu Pratvētra vai Kings of Leon, ka noteikti būs nākamā gada Pozitīvus festivālā. Man bija liels prieks ar tevi aprunāties. Jā, man arī. Es arī ļoti ceru uz to otro variantu. Kings of Leon. Labi. Fantastika. Tiekamies. Čau. Labi, čau. Atā. Šis bija pierunā.